kas klusībā gaist. Nav laika vārdu šos teikumā rast, un jēgu lēto bez jēgā prast, un jēgu lēto bez jēgā prast. Ir atvēries visums, kas palīdzēt spēs, ne jau miesās, bet dvēselēs, ne jau miesās, bet dvēselēs. Ir atvēries visums, kas palīdzēt spēs, ne jau miesās, bet dvēselēs, ne jau miesās, bet dvēselēs. Vārdi silda mani rudenī, kopā mēs un klusi, klusi smaidu es. Lietus līst un manu smaidu projām nes, kā pirms liet saulēs tā arī debesīs. Visi tavi viltus vārdi izzudīs, paliks tikai lietus lāses ūdenī, asaras vai lietus lāses rudenī. Saules tā arī debesīs, manu smaidu atradīs, līdzināts, paslēp sauli mākonī, mani smaidi nezudīs, līdzināts, aicinu es. Tev ir absolūti jāpasaka kaut kas ģeniāls, ar ko tu pārsteigsi žūriju šajā vakarā, jo viņi ir dzirdējuši milzumu daudz talantīgus, harizmātiskus un īpašus cilvēkus. Es viņus pārsteigšu ar savām dziesmām un ar savus dziesmas tekstiem. Un kas viņos ir tāds īpašs? Ciešanas un mīlestība. Paskaties debesīs tu, gan jau kāda zvaigzne paliks arī tev. Paskaties debesīs tu, gan jau kāda zvaigzne paliks arī tev. Zvaigzne paliks arī tev. Tu māki arī dejot? Nu, ja vajag, es varu padejot. Vajag. Tagad man jādejā, es varu patrasīt. Vēlreiz. Kolosāli. Tu šobrīd absolūti izcēlies, jo tu esi pirmā meitene, kas kaut ko tādu parakstījās. Es dziedāšu savu dziesmu. Es no sākuma nedziedāšu savu dziesmu, ko es esmu visu sarakstījusi. Pēc tam es, mazu fragmentu, lai es tā nogrušu tā. Un tad vēl viena maza, man ļoti patīk latviešu tautas dziesmas, un tad es pat izdomāju viņai melodiju. Super, saliec kopā, labi? Nu jā, es mēģināšu. Skatu tavējā dziedi. What am I? I'm just one of dust. Tell me why we are so blind. What am I? I'm just one of dust. Tell me why we are so blind. I'm just one of dust. Tell me why we are so blind. Klausies, bet tev kaut kā veicās, labi, ka tu atnāci. Nu, Liena, klausies, te viens pēc otra nāk un saka, ka viņi ir harizmātiski cilvēki, ka viņi tieši sevi redz šajā šovā. Nu, tev ir varbūt cits stāsts? Principā ir tā, ka skatuve, mūzika, televīzija, radio, tās ir manas mīlestības. Tajā es jūtos kā zivs ūdenī. Un, principā patīk jums vai nepatīk, bet visos tajos lauciņos agribē vēl es sev pierādīšu. Radio esmu iekarojusi, televīziju arī tā kā mazliet laiks tā nopietnāk pievērsties skatuvei. Tu, principā, nāc ar apziņu, ka tu esi uzvarētāji. Nu, tā viss gan es divam acīm nespļaušu, jo visādi var gadīties. Pagājuši gadu mani izsmādēja, tā kā redzēs, kā veiksies šogad. Tā ir otrā reize, kad tu mēģini? Jā.
Nu, tad varbūt otrā būs tā veiksmīgā. Nu, dzīvosim, redzēsim. Es jau iepriekš minēju. Radio esmu iekarojusi. Televīzija arī tā drusciņ. Laiks nopietnāk pievērsties skatuvei. Tad, nu, laiks spīdēt vienai pašai. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me, I rarely ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny will shine so sincere and sunny one so true. I love you. Vokālie pedagogi parasti satraucās, tā kā šitā dzied, tad saka, ka tā ir tāda vairāk stilošana, bet nedzird to balsi un nedzird tevi pašu, ja visi tie piebraucieni. Kā saka, tas ir tāds viltīgs gājiens, lai dažreiz paslēptos. Tu vari nodzirdēt kaut ko pilnīgi taisni, bez tiem locījumiem, bez štrihiem. Kad man maziņam iedūrās, krūtīs aklā sāpekā. Kad man maziņam iedūrās, krūtīs aklā sāpekā. Aklā sāpekā nezināms trauc. Es biju domājis sagaidīt no tevis skaidru balsi. Es domāju, ka es nodziedāju ļoti skaidri un ļoti, man liekas, kad pietiekoši, vai ne? Pašpārliecinātības netrūkst. Nē, pašpārliecinātības netrūkst. Vienkārši saprotu, ka katram ir savu manieri, kā dziedāt un kā izpausties. Tas ir mans. Ja jums tas neapmierina, nu, es atvainojos, vīrieši. Es jums neiešu tagad dziedāt latviešu. Mums neies dejot, vai ne? Nu, dejot es arī māku. Nu, redz, katram savs darbs, mūsu darbs ir uzdot tev jautājumus un palūgt izdarīt kaut kādas lietas, lai saprastu, vai tu deri šovam vai ne. Nu, tavs uzdevums ir cīnīties tālāk. Bet, principā, eju uz turieni tādu mērķu vadīt, ka atkārtošos dziedot kopā ar tādu duetā ar savu bijušo mīļoto vīrieti, teiksim tā. Un pēc viņa vārdiem, mirklī, kad viņš man pateica, ka es viņu aizēnoju, neļauju viņam izpausties, es Tu viņu pameti? Ko lūdzu? Tu viņu pameti tajā brīdī? Jā. Nē, es viņu pametu. Nu, mēs pašķīrāmies, jā. Lūk, un tajā brīdī es sapratu, ka man ir jāiet vienai, un, kā jau es teicu, ir vienkārši jāiet un jāspīd pašai par sevi. Jāieliek tam vecim kārtīgs kloķis. Tikai jāsaucās, lai šī meitene pārējiem konkurentiem nepārkož rīkli, vai ne? Ilzē patika? Ilze ir sajūsmā. Pieredzējušie žūrijas locekļi ir redzējuši daudz. Tomēr pat šīs latviešu šovu biznesa haizīvis ir iespējams pārsteigt ar pavisam negaidītiem un iespējams pat neordināriem priekšnesumiem. Esi gatavs trakām lietām? Jā, 4 sienas slēgtas telpas tevi nebiedē? Nav traki, vairāk uz to skatos parādīt tiem cilvēkiem visu kaut ko un pārsteigt publiku un žūri un tā, tas ir krūti. Publika mēdz būt ļoti kritiska. Tas nekas. Centīšos to labāko. Zaķis mežā ezīs sauc, kur gan palīdzīs mans draugs. Sniegī snieg un puteņo, kā lai tagad atrod to. Ezī, mans ezī, mans ezī, tu vienīgais esi mans draugs. Meitene, kuru, manuprāt, nav nepamanījis neviens. Tu par sevi esi radījusi iespēju, ka tu esi ļoti spējīga, ļoti varoša, tev ir ļoti daudz talantu. Kas ir tas iemesls, kāpēc tu nāc uz okarti? Tā kā es patreiz mūzikas lauciņā cīnos viena pati, tad šeit es nācu tāpēc, kad es varētu iegūt pieredzi, iemācīties daudz ko, protams, pārvarēt uztraukumu, jo ar to man liels problēmas, un tā kā parādīt sevi lielākai auditorijai. Un kas ir tas tavs īpašais, ar ko tu pārsteigsi žūriju šodien? Man ir sagatavota sava dziesmiņa, kuras esmu sarakstījis vārdus, un arī, tā kā varētu teikt, pa pusē melodiju un tā kā piepalīdzēt. Es nospēlēšu vienu savu sakomponēto dziesmu. Kā jūs uz skatuves iesauka?
Rozā zaķis? Keilija. Hello Kitty, zinat? Jā. Ok. Kā jums pašai patīk šī skatuves vārds? Noteikti piemērots man, tāpēc, ka man tā ir rozā krāsa. Es zinu, ka tu esi pazīstama visā Latvijā ar to, ka tu vienmēr ģērbies tikai rozā un rozā krāsa, tā kā ir tavas būtības sinonīmas, bet kā tev liekas, ko vispār par tevi pasaka rozā krāsa? Kāda ir nozīme rozā krāsai? Viņa ir bērnišķīga un romantiska. Tā es domāju. Jūs speciāli atstājat tādu kautrīgu iespēju? Nē, es esmu uztraukusies. Tā ir mana problēma. Tie ir vislielākie Oskari, kādi jums ir? Jā. Forši. Svaigznes kā dzelteno aveņu ogas, debesu vēsājā klusumā peld. Svaigznes kā mīlošu meiteņu rokas, mācās caur negaisiem mākoņus šķelt. Zvaigznes kā mirklīgas zibens, svītras augustā skaisti no debesīm līst. Stāvu un satraucos, dēlnas man mitras, domājot, kur gan to dvēseles klīst. Kur gan to dvēseles klīst. Manējā maldās tur augstumos tālos, nezinot īsti, ko vēlas tā rast. Negribu sapīties mākoņos bālos, dzīvot kā zvaigzne, tik skaisti grib prāst. Paldies tev! Mazs pulkains radījums, ko vajag pažēlot, maigs, ko tam līdzīgi. Tas ir tā rozā nespēlē, krāsa. kaut gan iekšēji viņai ir pietiekami liela ambīcija līmenis, bet viņa tās ambīcijas realizē klusām. Ko tas Aivi nozīmē, ka viņi daudzus gadus dzīvot un ģērbies tikai rozā? Ko tas nozīmē? Es tev neteikšu, te man kolēģim ir rozā kreklis, un tev jau arī. Es neteikšu, ko nozīmē rozā. Mēs uz šovu atnācām, mēs maskējamies. Kā žūrija varētu reaģēt uz tavu šīs dienas priekšnesumu? Es domāju pozitīvi. Ja es nesajauku šāds, ja es visu nostīšu reāli par visiem 100%, tad viss būs normāli. Tu mēdz arī veidot rīmes? Jā, tieši rīmes un dzēju. Un kas ir tavā maisiņā? Tā maisiņā tā, es var iedot, ja? Last night, gone in a fast light. First was hard blood fight. Then drink after drink in a blurred sight. Can't remember one thing. After that ride, wake up to the bright jail cell light, spending one hell of a night after a good time, after jail time. Girl after girl, that's a called good time. No. Mēs esam Latvijā, mēs Latvijas kanālu, kaut kas Latvijas jums nav? Oi, nē, man nav, man tiešām nav. Bet tev šeit ir līdz dzējoļi latviski. Jā, tā ir dzēja. Tu vari paņemt kādu no šiem dzējoļiem. Kas? Kādu no šiem dzējoļiem? Te ir šausmīgs smuki dzējoļi. Hiēnu koris dzied dziesmu un sēro, bēru mielastu, nelūgtās viešņas. Āfrikas sarkanā saule kopā ar blusulien gultā uz dusu, kā jau dabā pats būdams plēsoņi, cita zobos vai drīz mirta. Alpi man tālās zilajās, tik tālās, ka netieku klāt. Kalnu kazas pa tapelēm lēkā nolasa puķis, kā istabā zied. Aiz loga jau rudens, saulē novembris sarkst, bet kalni, kas dūma kā tīti vējo tik tālu, kā netiek klāt. Istabā krēsla pa logu jau lien, diena kļūst īsa, vien kamīnā vasaras zied. Tad meitenēm patīk tavu dzēju, es saprotu, viņas apraudās parasti klausoties. Nē, es viņas, tur tā lieta, ka es viņas īpaši plašai publikai līdz šim brīdim neesmu, tā kā tikai saviem tuvākajiem draugiem un tādā veidā. Tu radot dzēju vienkārši domā, kas ir rīmējās un kam ir atskaņas vārdi, kas savā starpā atskana, vai tu domā arī par kaut kādu vēstījumu? Es varu paskaidrot ļoti vienkārši. Es
raksta tekstus tā, lai būtu atskaņas un būtu jēga. Jo visā dziesmā, visā dzējā jābūt jēga. Bez jēgas tu nekur netiksi bez jēgas. Jo ja tu vienkārši tikai atskaņas... Par to jēgu es aizdomājos. Saki, par ko pēdējā dzējolī bija īsti jēga, vai tu vari nodefinēt?